Šodien viss mazpulku ideālistus. Es sveicu to gadagājumu cilvēkus, kuri cauri šim laikmetam ir iznesuši mazpulku ideju, saglabājuši to un spējuši šo ideju iesēt jaunos sirdīs. Es sveicu jūs jubilejas sanāksmē. Es zinu, ka jums no paša rīta bija jau intensīva un interesanta diena. Un es esmu gandarīts, ka Amerikas 4H ir pārvērtušies par Latvijas labo darbu darītājiem, par sirds, prāta, rokas un veselības apliecinājumu. Kad es 10 gadus atpakaļ nokļuvu Amerikas Savienotās valstīs ar filmu par Kārli Ulmanu, ko mēs bijām ar režisoru Krievu uzņēmuši un demonstrējām to Nebraskas universitātē, es daudzās vietās šos 4K burtus redzēju, un tas man izraisīja tādu patiesu interesi, no kuriem šie burti un kāpēc tas ir vajadzīgs. Un amerikāņi joprojām ļoti dzīvi un ļoti intensīvi, un ļoti pragmatiski, un ļoti lietišķi šo jauno cilvēku enerģiju, kas virzīta caur roku, prātu, sirdi un virzīta uz jaunā cilvēku veselību, ir mācījuši tīri amerikāniski izmantot un likt lietā. Un kad Kārlis Ulmans šī gadsimta sākumā Amerikā mācījās un dzīvoja ilgāku laiku, viņš brauc mājās ar apņēmību, ka viņš šos 4K principus ieviesīs un mācīs arī Latvijā. Es domāju, ka jūsu šīs dienas sanāksme un jūsu klātbūtne un jūsu esamība šeit pils Baltajā zālē ir vēl viens apliecinājums, ka šī ideja ir bijusi spēcīga, ir bijusi tik pārliecinoša, ka viņa ir gājusi cauri visam gadsimtam, un es domāju, ka tagad jau viņai ir drošs ceļš arī nākotnē. Meklēju arī sliktos darbus, bet ar tiem kā pagrūtāk man gāja, galvenokārt skatījos, kā jūs esat sējuši, audzējuši, ļāvis brīvās Latvijas ideju. Es domāju, ka tas bija pats galvenais, kas 70 gadus atpakaļ ļāva mazpulcēniem kļūt par lielu, nopietnu, kaut arī mazu pēc auguma organizāciju, kura ieņēma valstī vietu, kas ļāva Latvijai skatīties ar lepnumu uz nākotni. Tieši ar lepnumu, jo varbūt kā laika mainās un ar lielu izaudzētu burķi vai ķirvi vai kārtību krusti vai kāzu vai āzi, ar ko man iepazīstināja dažus gadus atpakaļ, ko bija izaudzējuši mazpulcēni. Šie rādītāji vairs nebūs tie paši svarīgākie. Tas būs tikai jūsu interešu un jūsu darbības lauks, bet pats svarīgākais būs mazpulcēnu stāja, mazpulcēnu domāšana, mazpulcēnu tālākā nākotnes izpratne, mazpulcēnu vēlēšanās palīdzēt citam, palīdzēt saviem vienaudžiem, palīdzēt vecākiem cilvēkiem un kļūt par atbalstu un par dombiedru savai ģimenei. Un man liekas, ka kā mazpulcēni šo vietu sevi iekarojuši, es esmu gandarīts, ka mazpulcēni ir izvēlējušies arī mani iekarot ar vienu lielāku, spožāku vietu Latvijas jaunatnes sabiedrībā un Latvijas sabiedrībā kopumā. Augsim lieli Latvijai! Valsts prezidents priekšā runās visu Latvijas mazpulku organizācijas vārdā, jau darbojušies tikai 19 gadus. Pirms padomu okupācijas un 8 gadus atjaunotajā brīvajā Latvijā. Es nevaru runāt par to, kas ir noticis pirms 10 gadiem, bet es varu runāt par to, ko mēs esam izdarījuši 8 gadu laikā.
kad es mācīties mācekļi atcerēšos sarno brīdi, kurā sastapos ar jūsu tautas ticības saviem spēkiem, tradīcijām, pareizām un dzīvībām. Hei, vai tu paņēmis strūni? Vienas laivas brīdi. Laivas ir ļoti pavadīt, jo tu taču dzīvo brīnišķīgā vietā, Daugavas pilskalpā, no kura padara burvīgs kapis, braukt, vārtītis un nebija. Senāk, šeit Daugavā dzīvo tikai mūsu Daugavas. Bet sievām, kaplodām un sakta. Es vēlašu saktu. Mums vairs neatstāja. Šodien atkal pēc skatām daudz, kas ir un tālu būtu. Daugavie māmuļi, pirms mums tālāk aizver ceļš, spēka lāka, sidra blāka, ir spēks laukstāk meļs. Daugavie māmuļi, savā krastā augā meļs, savu zilo virzi prieci, skandē mūsu dvēselē. Leikā, jā, mums tāds ir pasi, es kļūstu resnāk un resnāk un resnāk. Varbūt viņš, vai tu gribi, lai tev pastāstu kādu pasaku? Kādu pasaku? Vai ļoti jāju? Jāju? Mēs esam vislabākie, Oskars dziesmu. Ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums tos bādēs, tad mēs iesim tik tālu, ka varēsim, un tad mēs. Jaunu mazpulku rašanos Kuldīgas pusē, kā arī saskaņojot organizācijas darbu visā Kurzemē un pārstāvot to starptautiskos pasākumos, lai veiksme un gandarījums par padarīto iet roku rokā ar rītdienas iecerēm. Novēl izturību, gaišu prieku, organizējot mazpulku ikdienu un arī svētkus. Lai nevistu sportiskā teksme, mazpulcēns varot. Un klāt es varētu pierakstīt, kad es apsolu, es tuvākajā mazpulku tikšanās reizē, kas būs ar tik lielu skaitu pieskaņu, kā jūs šodien demonstrējāt, noteikti arī būs klāt.
iesaistīšanās starptautiskās aktivitātēs, lai izlūk un darbošanās prieks ir pamats jūsu nākotnes iecerē. Kas dod prieku bērniem un kas redzē ar to, rada sev prieku arī pašiem. Es no sirds vēlu, lai Latvijas sabiedriskajā hartē vārds. Paldies jums! Un pirms jūs uzmaz nelielu, ko mēs varētu iestiprināties pirms kāpt pa trepēm šurpu turpu, lai apskatītu šo ļoti veco, bet mums ļoti tuvo visiem māju. Ne, turiet rokā, neliekiet zemē, tāpat. Jūs tā augstāk, lai jūs man redzētu tie tērpi. Pagājiet augstāk, bet Izrapinieties, lai man Nē, tagad labi. Pagaļ nebija.